Čau! Atbild uz jautājumu aplikācijām. Vēlētos, lai izskaidrojat, kā saprast veikalā, cik tas vai šis produkts ir veselīgs, cik kaloriju, kā to skaita, kā saprast, cik un kuri makaroni ir veselīgi, kuri nē, respektīvi palīdziet ar savām zināšanām, mācēt lasīt produktu aprakstus un tā vērtību, cik un kas ir labs un kas ne visai. Šis ir kolosāls jautājums, jo tā ir principā apzināta ēšana tajā brīdī, kad tu zini, kas ir tavā produktā, principā var atbildēt uz 3 jautājumiem. Kas tas ir par produktu, kas tajā ir iekšā, no kurienes tas ir nācis. Ja, tas ir ļoti apzināta ēšana tajā brīdī, kad tu māki atbildēt vismaz uz vienu jautājumu, tālāk jau uz to, kas tajā ir iekšā, jau ir nākošais līmenis, un īstenībā no kurienes tas ir nācis, tā jau ir kolosāla arī apzinātība. Ja, vai tas ir vietēji ražots, vai tas ir importēts, kādā saimniecībā tas bija audzēts un tā tālāk. Tad, kad tu nonāc veikalā, tas, ko tev vajadzētu svarīgi darīt, apgriezt otrādāk to etiķeti un saprast, kas ir iekšā. Ja, tātad ir 2 faktori, kurus ņemt vērā. Viens ir sastāvdaļas, kuras ir rakstīts, tieši tāds ir arī vārds sastāvdaļas, un tad aiziet tālāk. Pieņemsim, ja tur ir kaut kāds gatavs produkts, tad noteikti subprodukts, pusfabrikāts, kā es to saucu, tad būs daudz vairāk sastāvdaļas, bet pieņemsim, tu skaidri saproti, ir iepakots, ir zemesriekstu sviests, virsū rakstīts zemesrieksti, principā tas plus mīnus arī ir viss, tad ir skaidrs, tie ir zemesrieksti. Tad, ja tās ir kaut kas jau ar pievienotām, piemēram, siers, tad tur ir tur piens tā sastāvā, soda, sāls un tā tālāk. Tad jau tu zini, kas ir šīs par sastāvdaļām. Tas, kā tev svarīgi ir izvēlēties, saprast, cik daudz tu no šīm sastāvdaļām zini. Tad, ja tu nezini, kas tā ir par sastāvdaļu, ļoti iespējams, ka tā ir pārtikas kaut kāda veida piedeva vai konservants, kas jau mums kategorizējās jau tālāk kā pusfabrikāts, augstāk apstrādāts. Un mēs vēlamies savu to uzturu turēt maksimāli tajā maza apstrādātā, zemes apstrādes pārtikā. Par to, kā skatīties, cik kalorijas. Tad, ja tu zini, ka tev ikdienā vajadzētu ne mazāk kā 1800 kalorijas cilvēkam pieaugušam virs 1,55 m, noteikti, ka nav vajadzīgs mazāk kā 1800 kalorijas dienā apēst. Ja? Protams, arī iekļaujot kustību, bet lai arī īstenībā tas dzīvesveids ir mazkustīgs, tāpat šīs 1800 kalorijas mazāk par šīm 1800 kalorijām nevajadzētu būt. Tev pēc otrā lieta, ko uz iepakojumiem norāda, viens ir sastāvdaļas, otrs ir enerģētiskā vērtība un uzturvērtība. Tas viss tiek norādīts uz 100 gramiem. Reizēm arī norāda uz porciju. Tomēr jāatcerās, uz porciju pārsvarā ņem vērā uzturu, kurā ir 2000 kalorijas, jo tas tāds plus mīnus vidējais, kā cilvēkam arī ir nepieciešams uzņemt dienā. Ir tāds 2000 kalorijas, tāds vidējais aritmētiskais. Ja? Tātad, ja norādīta porcija, tad tā tiek mērīta pēc 2000 kalorijām. Tomēr tev ir jāsaprot, ka šajā produktā pārsvarā būs parādīts uz 100 gramiem. Gan kalorijas, kas ir KAL pārsvarā norādīts kilokalorijas, reizēm varbūt kaut kur būs KCL, KCAL, tas pats ir arī kalorijas, tikai anglisks saīsinājums, mēdz būt arī uz latviešu produktiem šīs, bet tas viss tiek norādīts uz 100 gramiem. Ja? Tas ir, kas ir tālāk, tur kilodžauli, tos var neskatīties, svarīgi ir zināt tad par tām kalorijām. Ja ir norādīts uz 100 gramiem un tu zini, ka tev dienā ir apmēram 2000 kalorijas jāpēd, iespējams, ka tas pat arī ir vairāk, to jebkurš no mums var uzzināt, cik mums dienā ir jāpēd kalorijas, vai apjautājoties kādam uztura trenerim vai uztura speciālistam, vai arī īstenībā to var arī atrast veselīgā uztura rekomendācijas pieaugušajiem. Latvijas iedzīvotājiem Veselības ministrijas mājaslapā. Katrs mēs varam izrēķināt sev, cik būtu šīs nepieciešamās kalorijas. Tomēr, ja negribam daudz sarežģīt, tad mēs rēķinamies, tādi 2000, 2200 tie varētu būt vīrietim, varētu būt pat īstenībā arī vairāk. Tādā mazāka auguma vīrietim iespējams, ka tas ir uz tādiem 2200, bet praktiski ap 2500 kalorijām vīriešiem vidēji tas uzņemamais kaloriju daudzums arī ir. Tad, lūk, tu saproti, ka šis ir tavs dienas daudzums, un jau uz 100 gramiem tev ir noteikti, teiksim, tur ir 300 kalorijas uz 100 gramiem šajā produktā. Tad arī tu vari izvērtēt, ja tu apēdīsi 100 gramus to produktu, forši, ja, bet tajā brīdī, ja tu apēdi jau 200 gramus,
šo produktu, tad 600 kalorijas no viena produkta jau varētu būt pat diezgan daudz, ņem vērā, ka tev dienas laikā ir 1800. Mēs varam paskatīties, cik ir, piemēram, atvērsim, paskatīsimies, cik ir snikeram. Veco labo snikeriņu, tas gan man jums ir jāsaka, ka ir tiešām augstas kaloritātes produkts, tādos svaigos produktos, kas ir maz apstrādāti, tādas augstas kalorijas, protams, ja tie ir rieksti un dateles, tad viņas aizies augstākās tādās kalorijās, bet praktiski, jo augstāk apstrādāts produkts, jo vajadzētu būt, ka ir lielāks arī tas kaloriju daudzums. Tā, nevajag man saldējums snikers, man vajag šokolādes batoniņš snikers, ja? Tātad šokolādes batoniņš snikers, paņemam par piemēru, 50 grami tur. Uz 100 gramiem enerģētiskā vērtība ir 485 kalorijas. Tātad, ja šeit ir 50 grami, tas nozīmē, ka apēdot vienu snikers batoniņu, 50 gramīgo, cik tu apēd kalorijas? 485 dalīts ar 2. Tāpēc, ka enerģētiskā vērtība ir norādīta uz 100 gramiem. Un produkts ir 50 grami. Tātad tu saproti, pusi no šī ir šajā produktā iekšā. 485 dalīts ar 2 ir 242 apmēram. Tātad tu vienā uzkodiņā apēd 240 kalorijas. Ja? Daudz vai maz, ja mēs iztērējam 240 kalorijas apēdot no pusfabrikāta cukurota, kas īsti nekādu uzturvērtību nedod, tad tā ir tāda atkāpe laiku pa laikam, lai tas gailis pakaļ nedzied, to tu esi apēdis. Un tālāk tev ir jāskatās uzturvērtība, kas ir tieši turpat zem. Ja? Tālāk ir tauki, ogļhidrāti, cukuru, obaltumvielas un sāls. Snikers ir arī diezgan augsts taukos, jo, ja mēs pieņemam, ka vidēji tev ir apmēram tāds 1 grams tauku uz katru savu ķermeņa kilogramu, ja tu apēd, ja? Tad, teiksim, cilvēkam tādos 60 kg nevajadzētu pārsniegt 60 gramus tauku dienā. Protams, vērtējot uz to, ka tām vajadzētu būt labajām taukskābēm, jo šeit tie tauki nebūs nekas ģeniāls, kas ir iekšā snikerā. Līdz ar to šeit tu apēd apmēram tādus 12 gramus taukus ar vienu snikers batoniņu. Ja? Un, ja dienā ir 60 grami, tad 12 grami no snikera, tad varētu būt, ka viss pārējais arī, kas nāk no, teiksim, svaigiem produktiem, tad jau paliek mazāko apēst. Cukuri, par to nerunāsim. 50 grami, tātad vienā snikerā 50 gramu ir 25 grami cukurs. Tāpēc, ka arī šeit uzturvērtība, enerģētiskā vērtība un uzturvērtība ir norādīta uz 100 gramiem. Snikers ir 50 grami, tātad mēs dalām šo 100 gramu daudzumu uz pusi. Ja, tātad 50 grami. 25 gramus jau dienas rekomendētā cukura deva ar vienu snikers batoniņu ir apēst. Tāpēc tu veikalā vērtē, vai man ir to vērts tagad apēst tos 25 gramus cukura ar šo vienu snikers batoniņu. Sāls nav nekas traģisks, dienā mums ir 5 gramu cukurs, sāls katram arī jāapēd. Ļoti diezgan augsts ogļhidrātu daudzums. Vidēji dienā ir tādi cilvēki uz tādiem 60 kg. Tas gan atkarīgs ir no vecuma, no dzimuma un no svara, cik daudz jāpēd. Bet, ja mēs, teiksim, skatāmies uz tādiem 250 gramiem ogļhidrāti no nerafinētiem, maz apstrādātiem ogļhidrātiem, tad šeit, piemēram, snikerā ir 60 gramu ogļhidrāti, tas nozīmē 30 gramus ogļhidrātu mēs apēdam no pārsvarā šī cukura. Tieši šādi, te arī, piemēram, tas, kur es esmu iegājis barbora.lv, uzturspeciālisti arī tieši tā dara internetu veikalos, pārtiks internetu veikalos, skatās, tāpēc, ka kādreiz, ka nebija šādi internetu veikali, protams, ir arī tabulas, kuras arī paši veido, bet tev ir jāaiziet uz veikalu, tev visi šie produkti ir jāpārziņā. Ja? Nav tāda vienotā kaut kāda kataloga, kurā tad ir visi produkti, ir dažādi ražotāji, ir dažādi daudzumi iekšā un tā tālāk. Ja? Tāpēc arī šeit ir norādītā ieteicamā dienas deva. Un šeit arī ir 485 kalorijas, tad ir parādīts apmēram 24,2% no dienas devas. Tajā mēs varam baigi arī paši neskatīties, jo apmēram plus mīnus tā arī ir. Kā es saku, ka pēc tā procentuāli arī. Veikalā, tad, kad tu aizēji, ja tu nepasūti online veikalā, tur nebūs tāds ieteicamās dienas devas, tu vienkārši pats vērtē, tev ir īstenībā jāzina, cik daudz tev dienā vajadzētu apēst, un to tiešām tu vari pats arī izrēķināt un apskatīties, vai arī tā vidēji saprast,
lai tavi ogļhidrāti ir apmēram tādas, 250 līdz 280 grami dienā ogļhidrātu, tev cukurs nepārsniedz 24 gramus cukuru dienā, olbaltumvielas arī apmēram grams uz katru tavu ķermeņā kilogrami, tauki ļoti līdzīgi un sāls, lai nepārsniedz 5 gramus. Ja tu gribi, attiņši to atpakaļ, vēlreiz pieraksti, un tad arī seko pats līdzi. Pēc kalorijām, un tas saucās sabalansēts uzturs. Ja tu zini šīs mērvienības un seko tām līdzi, ļoti regulāri katru dienu to čekot, tas ir diezgan grūti. Tos arī sauc par angliski ir macronutrients, counting macros, ja, tas, ko tu dari. Makro, mēs viņus saucam par uzturvielām latviski. Ja? Tās, kuras katrs, ja mēs gribam skaitīt, tas ir, es neteiktu, ka baigais čakars, bet tajā ir ļoti, ļoti jāiedziļinās. Tev pietiks, ja tu par uzturvielām domājot ēdīsi sauju ogļhidrātu 3 reizes dienā, plaukstu olbaltumvielu 3 reizes apmēram dienā, taukus 3 īkšķus dienā un salātus arī pie katras ēdienreizes kārtīgu sauju. Vīrietim šis ir reiz uz pusi vairāk, tā kā 1,5, ja viena plauksta, tad 1,5 plauksta. Ja viena sauja, tad 1,5 sauja. Ļoti aktīvam vīrietim tas pat var būt reiz 2. Ja? Ja jūs gribat, lai mēs par šo sīkāk uztaisam laivu, tad jūs zinat, ka katru pēdējo ceturtdienu mēneša mēs tiekamies laivā Facebook grupā, kas ir Coach M Club. Noteikti pievienojies, ja tu tur neesi pievienojies, mēs varam vēlreiz sīki, tā kā nodarbībā uztura to izrunāt un arī izrēķināt. Ja? Tāpēc par to dodiet ziņu. Bet šādā veidā to arī vērtē, cik tas ir veselīgi, cik tas nav veselīgi. Ja? Vai tas pārsniedz to kalorāžu, kad, ja tu saproti, ok, man ir 2000 kalorijas dienā, un tajā produktā, tu saproti, ir 500 kalorijas, tad tu saproti, ka tu ar to vienu produktu apēdā 4. daļu dienas kaloriju daudzumu. Ja? Un par uzturvielām arī seko līdzi. Otrā daļa bija par makaroniem, ko tu jautā. Makarons ir ogļhidrāts, taisīts no graudiem. Ja tas ir vienkārši un ir salikti ogļhidrāti, pēc tāda pavisam vienkārši mēģinot to saprast, viņu uzbūve ir vienkārši tā ķīmiskā uzbūve. Vienkārši viņā jau ir iekodēts tas vārds, ka viņš ir diezgan tāds tukšs un pliks uzturvērtībā. Salikt uzreiz jau sarežģītāks, būs augstāka tā uzturvērtība un visdrīzākais arī zemāks glikēmiskais indeks. Ja? Par glikēmisko indeksu var meklēt video cukurs. Kviešu miltiem ir diezgan augsts glikēmiskais indeks, zema uzturvērtība, līdz ar to diezgan nevērtīgs produkts, makarons pats par sevi. Makaronā, kas arī iekšā, ir glutēns. Glutēns tāda viena no karstākajām uzturtēmām. Arī ir glutēns, ja mēs izvēlamies savu dzīvi dzīvot ar minimālu glutēnu daudzumu. Diemžēl vai par laimi man ir jāsaka, ka tiešām tas organisms būs veselīgāks, gan zarnu mikrobioms būs veselīgāks, izvairīsimies no iekaisuma procesiem un arī kopējā fiziskā forma noteikti, ka uzlabosies tad, ja mēs turam zemu to glutēnu līmeni. Un tas ir runājot par makaroniem. Makarons ir kviešu makarons, zems uzturvērtībā, augsts glikēmiskajā indeksā, iekšā ir glutēns. Tātad, vai mēs viņu varam saukt kā neveselīgs, ja es blakus nolieku snikeru, tad es par snikeru varu pateikt neveselīgs, tā kā principā 100% neveselīgs, bet makaroni no kviešu miltiem, es varbūt neteiktu, ka tā kā 100% ir neveselīgi, bet tādā uztura zemā piramīdā, uztura apakšā, kas īsti ir nevērtīgs un nevajadzīgs tavam ķermenim. Ja tu izvēlies pilngraudu makaronus, tad uzreiz tas jau būs saliktāks ogļhidrāts, augstāks uzturvērtībā, zemāks glikēmiskajā indeksā, tomēr neizslēdz glutēnu. Tad, ja tu vari izvēlēties lēcu makaronus vai turku zirņu makaronus, tad es jau varu pateikt, tas ir veselīgs. Kāpēc? Tur būs iekšā gan ogļhidrāts, būs arī olbaltumvielas, nebūs iekšā glutēns, tātad ir augsta uzturvērtība, zems glikēmiskais indeks, tātad nav augsts cukura daudzums, un nav glutēna klātesamība. Ja? Tādā veidā tu izvērtē. Noteikti, ko atcerēties. Šo visu
dabūt tādu sajūtu par to nevar vienā dienā, to nevar noteikt arī vienā nedēļā. Tas ir darbs soli pa solītim, sākt izprast pārtiks produktus. Un man bija ļoti interesanti, bija sadarbība kaut kādā veidā ar vīrieti, kurš gribēja uzlabot savu uzturu. Šobrīd individuāls tādas sadarbības es tā ikdienas bāzē neveicu, tomēr tajā laikā es to vēl darīju. Un vīrietis man rakstīja, pēc mēneša man esmu dusmīgs. Es nevaru veikalā neko nopirkt. Viss ir tik neveselīgs. Tad ko tu saki? Tagad izskatās, ka neko no tā nevar ēst. Ja? Pārtiks industrija ir uztaisījusi tādu, ka pirmajā tajā, kad tu sāc domāt par uzturu, tad tev tiešām liekas tā ārprāts, vienkārši neko te nevar ēst. Pilnīgas auzas. Bet tad tomēr, kad tu sāc izprast, ka tu vairāk saproti, ka es varu īstenībā mājās kaut ko arī pagatavot, es varu arī nopirkt banānu, nevis snikeru, es varu arī nopirkt vienkārši zemes riekstus atsevišķi, dateles. Tad vairs neliekās tik ārprāts neko nevar. Ja? Tā pirmā fāze, ka ir šoks, liekas, viss ir tik neveselīgs veikalā, pēc tam nākošā ir, kad tu saproti un iedzinies arvien vairāk, bet atceries, ka tam ir jādod laiks. Šis bija kolosāls jautājums, apzināti tu vēlies pievērsties tam, ko tu ēd un kāpēc tu to ēd. Man liels prieks par to. Tagad tikai soli pa solītim šķetināt vaļā, kas tad ir uz tām etiķetēm.